Labdien visiem! Mani sauc Anna Vorončuka, un es esmu maģistra studiju programmas sporta vadība direktore. Pirmām kārtām es gribu uztvert, ka Riseba iztenotā maģistra studiju programma ir vienīgā Baltijas valstīs. Studiju programmas absolventi saņems visaptverošas zināšanas no nozares profesionāļiem par tādiem sporta vadībā nozīmīgiem procesiem kā riska, mārketinga, finanšu un cilvēku resursu vadība sportā, stratēģiskā vadība un līderība, kā arī drošība sporta objektos, sports digitālajā pasaulē un vēl daudziem citiem mūsdienās nozīmīgiem sporta vadības profesionāliem jautājumiem. Studiju programmā ir iekļauti daudz praktiski uzdevumi, gadījuma situācijas un reāli piemēri no dzīves. Tiks organizētas vizītes uz sporta turnīriem un citiem Latvijā organizētiem pasākumiem, kas ir saistīti ar sportu. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā ar kvalifikāciju organizācijas vadītājs. Programma ir orientēta uz augstākā līmeņa vadītāju, ekspertu un speciālistu sagatavošanu darbam sporta pārvaldē, uzņēmumos un organizācijās. Studiju ilgums ir 1 gads un 6 mēneši vai 2 gadi, attiecīgi iegūstot 60 vai 80 kredītpunktus. Atšķirības studiju programmas apjomi ir saistītas ar reflektantu iepriekš iegūto izglītību. Studiju valoda – angļu. Studijas sporta vadības maģistra programmā notiks klātienē un attālināti pēc moduļu principa. Lekcijas tika organizētas 10 dienas mēnesī. Ar Erasmus programmu studentam ir iespējas doties praksē ārvalstīs. Programmu īsteno akadēmiskais personāls gan no Latvijas, gan no ārzemēm ar pieredzi sporta vadībā un atzīti pasaules mērogā. Piemēram, uz doto brīdi ir Edgars Šneps, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs un bijušais basketbolists, Agita Ābele, daislīdotāja, zinātniece un sporta tiesnese, Ivars Godmanis, fiziķis, pasniedzējs, finansists un politiķis, kā arī starptautiskie eksperti. Josep Gabelēja, eksperts komunikācijas un izglītības jomā, Almir Peštek, mārketinga un sociālo mediju pasniedzējs, maģistra studiju programmā sporta vadībā izstrādāta konsultējoties un sadarbojoties ar darba devēju pārstāvjiem, Latvijas valsts olimpisko komiteju, dažādām sporta asociācijām un federācijām, kā arī ar radniecīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās.